Sapulce, par ko es rakstu, sākās neplānotā un neparedzētā veidā, kādu laiku pirms mācītāja ierašanās. Ļaužu grupa jau āgri bija nākusi kopā, lai izlūgtu gara darbību viņu vidū. Iesākās sapulce, cilvēki gaidīja no Dieva, un Dievs atradās viņu vidū. Kad ieradās mācītājs, sapulce gāja jau pilnā sparā. Mācītājs Smēls ieņēma savu vietu, bet šķiet neviens viņam nepievērsa īpašu uzmanību. Visi viņu prāti bija vērsti uz Dievu. Šķiet neviens viņu vidū negāja pa iestaigātajiem ceļiem, kaut gan draudzē bija daudz reliģiozu ļaužu. Šķita, ka viss notiek absolūtā harmonijā. Sapulci vadīja gars. Piecēlās mācītājs, izlasīja dažus rakstu pantus, izdarīja vairākas precīzas piezīmes, kas nāca no gara, un klātesošajos atraisīja cerību un iedvesmojumu, un sapulce atkal izgāja no viņa rokām. Cilvēki paši uzņēmās vadību, un tālāk viss gāja stihiski kā agrāk. Liecības, lūgšana un slavēšana. Tas viss šajā sapulcē sajaucās kopā. Sapulce šķiet norisinājās pati no sevis, cik tas attiecas uz cilvēciskās vadības izpratni. Mācītājs bija viens no viņiem. Ja kāds viņu vidū bija īpaši reliģiozs, viņam šādā atmosfērā bija jāapzinās, ka tur notiek kaut kas brīnišķīgs un neviena neplānots. Mūsu priekšā norisinājās kāds noslēpumains grandiozs pacēlums garīgajā pasaulē. Sapulce sniedza sajūtu, it kā debesis būtu nolaidušās uz zemes, ar stingru pārliecību ikvienam sniegdama liecību, ka pastāv pārdabiskais un tas ir pavisam reāli novērojams. Tajā laikā es uzrakstīju citu rakstu, laikrakstam Veslejiešu metodists, no kā nāk sekojošs izvilkums. Žēlastība guva uzvaru pār tiesu, un tas notika tieši attiecību līmenī. Visā Dieva pasaules vēsturē vienmēr sākumā ir bijis dievišķās žēlastības piedāvājums, bet tiesa nākusi pēc tam. Pravieši nebeidza dienām un naktīm uzticīgi brīdināt Izraēla ļaudis, bet viņu asaras un centieni pa lielākajai daļai sastapās ar vienaldzību. Šausmīgā Jeruzalemes nodedzināšana mūsu ēras 70. gadā, kam sekoja miljoniem jūdu aizvešana svešumā un nākošo paauģu nonākšana verdzībā, sekoja drīz vien pēc tam, kad dievišķās žēlastības piedāvājums tika nodots caur paša Dieva dēla rokām. 1859. gadā mūsu zemi apciemoja lielas atmodas vilnis, iemetot 500 000 dvēseļu pestīšanas ceplī. Nekavējoties sekoja šausmīgā 1861. gada līdz 1865. gada asinspirts. Un tā, kad mēs sagaidām nākošo atmodu, kas jau strauji ieņem vispasaules atmodas proporcijas, mēs nezinām, vai šai negaidītajai žēlastībai nesekos sots, kā jau noticis citās reizēs, un sots ir tieši proporcionāls dāvātajai žēlastībai. 1905. gada jūlijs. Laikrakstam Dieva atmoda es rakstīju: neticība katrā tās formā ir nākusi pār mums kā plūdi, bet redziet, mūsu Dievs steidzas palīgā. Tiek ieņemts jauns cīņas standarts pret ienaidnieku. Tas kungs izvēlas savus strādniekus. Šis ir laiks saprast vīziju attiecībā uz kalpošanu. Citāts no Bībeles: Dievs, stiprais Dievs kungs, uzrunā un uzsauc visai zemei, no rītiem līdz vakariem. Mūsu Dievs nāk un necieš klusu. Sapulcējiet manus svētos, kas upurēdami slēdza ar mani derību. 50. psalms. Es bieži mēdzu 1905. gada laikā sludināt, ka man labāk nodzīvot 6 mēnešus šajā laikā, nekā 50 gadus, kad nekas nenotiek.
Tā bija lielu lietu iesākuma diena. Kviešu grauds bija gatavs iekrist zemē un mirt. Šoreiz bija varenas ražas apsolījums, bet garīgajiem sliņķiem un sausajiem reliģiozajiem darboņiem viss šis temats par atmodu bija absolūtas muļķības. Uzrakstīju vēl vienu vēstuli Evanam Robertsam, lūdzot pēc nepārtraukta lūgšanu atbalsta par Kaliforniju. Tā mēs bijām savienoti kopā lūgšanā ar Velsu atmodas vārdā. Tajās dienās patiesa lūgšana tika izprasta visai maz. Bija grūti pat atrast klusu vietu, kur cilvēks varēja atrasties dzīves steigas neaizskarts un savā iekšienē neizārdīts. Ģedzemanes piedzīvojums Jēzum bija reti saprotams arī viņa dienu svēto starpā. Kādu dienu es Smeila draudzē pie altāra sāku vaimanāt. Pār mani bija nonācis aizlūgšanas gars. Man tuvumā esošais brālis mani bargi sapurināja. Viņš to nespēja saprast. Dabiski, ka miesa uzvedas pēdiņās kārtīgi, iekavās faktiski tā uztraukumā saraujas no šādas šķietamas nekārtības, iekavas cieta. Vaimanas vairumā draudžu nav vairāk populāras kā sievietei dzemdību sāpēs. Dvēseles ciešanas nesniedz tīksmi miesīgu pasaulīgu ļaužu kompānijai, kur nu vēl draudzēs, bet bez šīm dvēseles ciešanām, mēs nevaram iegūt dvēseles pārdzimšanu par jaunu. Bērnu iznēsāšana ir visai nepopulāra nodarbošanās, tāpat tas ir ar īstu atmodu, kas saistās ar jauno bērnu piedzimšanu draudzēs. Mūsdienu modernajai sabiedrībai draudzēs ir maz vietas priekš bērna, cerībā esošas garīgas mātes. Viņi atzīst savu tarkšķošo un tenkojošo sabiedrību. Tā tas notiek ar draudzēm attiecībā uz dvēseļu dzemdībām. Tur ir visai maz nastas par dvēselēm. Cilvēki masveidā bēg no vaimanājošas sievietes bērna gaidībās. Draudze šodien vēlas izvairīties no vaimanām un negaidītiem trokšņiem. Tā ir pārāk aizņemta, nodarbojoties pati ar sevi. Šis ir tik ļoti par šo laiku, tāpat kā tas bija, kad tas tika rakstīts pirms 100 gadiem. Mēs atkal tikām finansiāli sasaistīti, bet tas kungs mūs atsvabināja. Mēs nekad nedarām savas vajadzības zināmas nevienam, kā tikai Dievam. Mēs arī nekad nelūdzam dāvanas, neubagojam pie cilvēku sirdsapziņas un neaizņemamies, neskatoties uz to, kādu spiedienu tajā brīdī izjūtam. Mēs kvēli ticam, ka, ja svētie dzīvo pietiekoši tuvu Dievam, Viņš uz tiem runās un tie spēs viņu sadzirdēt un atsaukties. Mēs pilnīgi uzticējāmies viņam un bieži devāmies darbā bez kādas palīdzības, ja viņš mums to nesniedza. Tajā laikā es sarakstīju savu pirmo traktātu. Tā nosaukums bija Mīlestība nekļūdās. Tas bija visai plašas un ticību mudinošu traktātu kalpošanas iesākums. Uz ticību mudinošu traktātu kalpošanas iesākums, jā. Man bija jāuzticas tam kungam par līdzekļiem, bet viņš mani nekad šajā ziņā nepievīla.